Labdien! Šodien mēs apskatīsim piemēru kosinus x ir lielāks par 1/2. Vispirms mēs uzzīmējam vienības riņķi, un tad atrodam dotās funkcijas asi. Tad šī mums ir kosinus ass, kura mums ir vajadzīga, un šī ir sinus ass. Šeit kosinus ir 1, šeit 0, un šeit -1. Uz atbilstošās asas, tātad mūsu gadījumā kosinus ass, atliekam vienu pusi. Novelkam perpendikulu kosinus asī, kur būs 2 punkti. Punkti būs tukši, to mēs redzam pēc zīmes. Ja zīme ir lielāks vai mazāks, tad punkts ir tukšs. Ja zīme ir lielāks vai vienāds, vai mazāks vai vienāds, tad punkts ir pilns. Tālāk mēs redzam, ka kosinus x ir lielāks, tātad mēs iekrāsojam lielāko daļu. Un atbilstošais loks ir pretī šeit skuiņai. Ja skuiņa būtu uz otru pusi, tad mums būtu otrs loks. Šajā gadījumā mums ir šis. Pēc formulu lapas mēs varam labi noskaidrot, ka kosinus 1/2 ir 60 grādi. Tātad šo leņķi mēs varam jau uzrakstīt. Šo leņķi mēs varam aprēķināt no 360, kas ir šeit, atņemam 60. 360 mīnus 60, tātad šeit mums ir 300 grādi. Un tagad mēs varam pierakstīt intervālu. X pieder intervālam no 300 grādiem, jo mums ir jāiet no lielākā uz mazāko un pretēji pulksteņa rādītāja virzienam. Tātad no 300 grādiem apaļā iekava, jo ir tukšais punkts, plus 360 grādi entajā, jo var atkārtoties pēc pilna apļa, un tas var notikt daudz reizes. Un beidz šis intervāls pie ne 60, bet 420 grādiem. To mēs varam aprēķināt. Pie 360 pieskaitot 60. Ir 420 grādi. Plus, tas var atkārtoties pēc 360 grādiem neskaitāmas reizes. Un kvadrāti iekal. Un n pieder veseliem skaitļiem. Tātad nevar būt daļskaitļi. Kā otro piemēru mēs aprēķināsim tangens x ir mazāks par -1. Tātad mēs atkal uzzīmējam vienības riņķi, kas jau mums ir šeit izdarīts, un noskaidrojam asas. Pēc formulu lapas mēs varam noskaidrot gan kotangens asis, gan tangens asis. Visas asas mēs šeit varam redzēt, tas no galvas nav jāzina, un arī vērtības. Tātad tangens asis mums ir šī. Šī mums ir sinus asis, un šī ir kosinus asis. Mums vajadzēs tangens asis. Tātad šeit ir 0, šeit ir pozitīvās tangens vērtības, šeit ir negatīvās tangens vērtības. Mums ir -1, tātad mēs atliekam -1 šeit. No -1 mēs valkam cauri centram līdz pretējai malai līniju, ar kuras palīdzību noskaidrosim leņķus. Tātad šeit mums ir punkti. Punkti ir tukšie, jo to mēs atkal redzam pēc šīs zīmes. Tukša. Un šis ir pilns. Ja ir lielāks vai vienāds, vai mazāks vai vienāds. Tāpat arī iekavas. Kvadrāti iekava ir pilnam punktam un apaļā iekava ir tukšam punktam. Tātad tangens 1 pēc formula lapas ir 45 grādi. Tātad mēs noskaidrojam, šo leņķi mēs varam noskaidrot 180, atņemam 45, tas ir 135 grādi. Un šo leņķi mēs varam noskaidrot 360 mīnus 45, kas ir 315 grādi. Tālāk mēs zinām arī to, ka tangens nav definēts pie 270 grādiem un 90 grādiem. 90 un 270 grādiem. Tā kā pēc piemēra mums tangens ir mazāks, tad mēs ejam uz leju. Skuiņa mums iet uz leju, iekrāsojam uz leju. Lai mēs uzzinātu, kuru loku mums ir jāiekrāso, mēs tos
Mēs varam vilkt cauri tātad iedomātas līnijas, kas iet uz vietu, kur ir šīs kujiņas. Mēs varam vilkt arī šeit, bet tas mums nedara. Un tātad atbilstošie loki ir šie. Un tagad mēs varam pierakstīt intervālu. Tātad mēs ejam no mazākā uz lielāko. Tātad x pieder intervālam no 90 grādiem, kas var atkārtoties pēc 180 n, un no 135 grādiem uz 180 n. N pieder Z.